jānoķer ir asars. Vēlams tas jūrnieks, tas kārtīgais izmērs, bet apstākļi ir sarežģīti. Mums ir straumi, temperatūra ārā ir atkal stipri vasarīga, plus 18 šobrīd rāda. Mēģināsim ķert asari dropshotu tehnikā, jo dropshots šeit strādā vislabāk un šausmīgi daudz ķērāja, džigus iet vienkāršāk. Tā kā ķersim šodien asari un audzēsim izmēri. Nākamais kukaiņīts ir pierādījās, ka nevajag stāvēt vienā vietā. Bet viņš reāli ieslēdzās. Tā, ka es pa dienu nedarīju neko savādāk. Tā kā pilnīgi vispār neņem. Ja viņš nēd. Tur var arī grozīties kādu. Tā kā nāk vakars, varbūt ir cerības, ka pēc tiem tām laivu novietnēm varbūt tur kaut kāds asars ieslēdzās, jo viņš tur, ja ir, tad viņš būs lielāks nekā šajā dienā. Jā, vai nu ir sliekšots, vai ir dropšots, nekādu citu atkāpi. Nē, protams, ir cilvēki, kas izvēlās mēģināt vismaz makšķerēt atvadā, bet nav īpaši rezultatīvi. Ir, protams, reizes dienas laiki, kad asaris ir tik pasīvs, ka viņš grib tieši atvadu pavadu, lai tur kustība ir tik, cik tas kanāls var iekustināt to mānekli. Bet, ikdienā, tā kā slieks mēs nerokam, mēs spinningojam. Kaut gan ir mēģināts dropshotā likt slieku, un tas arī strādā, bet tas nav priekš mums. Dropshots, kāpēc dropshots? Pirmkārt, dziļumi nav tie paši mazākie, tas ir viens. Otrs, ar to džigu ir tā, strādāt var. Ļoti iespējams, ka zivi noķers, un ir bijis, ka džigs tiešām viņš dod lielāku zivi, bet retāk. Jautājums, ko gribās, kvalitāti vai kvantitāti. Ja gribās tā no sirds pasportot un vairāk pavilkt tieši zivis, nevis baudīt laiku, tad tas būs dropshots. Un ar dropshotu ir iespējams īstenībā pārbaudīt tos horizontus, piemēram, šajā gadījumā. Ja es iemetīšu, tad, kad būs tas super tālais metiens, cik viņš ir tāls, tas leņķis vienalga, viņš paliek zemāks attiecībā pret kādu. Jo tuvāk tu velc, jo augstāk tas dropshots nāk. Un, piemēram, ja tu jūti tās copis, kā es saucu uz izmetienu, tad ļoti iespējams, ka asars varbūt grib vai zemāku dropshotu, vai tad arī varbūt pat provēt to džigu. Teiksim, ja tu nāc uz krastu un nav nekādas atsaucības un tā copa ir tālumā, protams, ir versija, ka tur vienkārši stāv bars ar zivī. Bet bieži vien tas ir rādītājs, ka kaut ko vajag pamainīt. Un, tad var pārslēgties no vienas tehnikas citā tehnikā vai kaut ko uzsiet augstāk, zemāk. Ir jāeksperimentē, nav dogma, ka tikai dropshots vai tikai pavada. Īstenībā jāsaprot, ka katram ir kaut kas tāds, kas viņam padodās labāk. Kādam džigs, kādam dropshots. Par izspēli runājot, izspēles ir daudz un dažādi.
bet tas laikam standarts ir tā viegli uzkratīt to pasākumu un tad paralēli pievilkt to auglu, kas paliek it kā lieka tajā brīdī, kad tu nāc tuvāk. Tad, kad tu taisi soli, tad paralēli ar spoli mēs pievalkam to, cik mēs esam auglu atstājuši brīvi. Ir, protams, reizes, un ir tādi, kas dropshotā strādā tiešām tā, ka stāv uz vietas, patirina, pagaida, atkal patirina un spoli izmanto retāk. Man tā nepatīk, man gribās, lai tas viss ir aktīvāk. Tāpēc es izvēlos tādu standartiņu pakratīt mazliet uz vietas un paņemt lieko auklu pie sevis. Tādā veidā nāk uz krāsu. Skaisti un vēl. Ja ļoti gribās ēst, tad var arī otrais paķert. Pirmajā vietā, protams, zivis mēs atradām, zivis bija, bet mēs atnācām uz citu vietu un zivis bija stipri vairāk. Tagad mēs iesim uz trešo vietu. Tas vienkārši parāda to, ka tā zivtiņa ir jāmeklē. Var, protams, kā tārpotāji apsēsties ilgi un dikti sēdēt, gaidīt un, protams, kaut ko izdosies noķert, bet iespējas ir stipri lielākas tad, ja mēs staigājam un meklējam, kur tā aktīvā zivs ir. Zivis ir tikai jāgrib nākt un ķert. Vēl viena versija ar to izvadīšanu ir tāda, ka asaris nav gluži pasīvs. Un tad var lieki noderēt taisīt tādu pievilkšanas metodu bez īpašas spēles, kā tu netirinot, teiksim tā, vienkārši ejam solīti. Aizejam un stāvam gaidam. Jo dažreiz ir tā, ka viņš grib, lai tas kaut kas, tā gumija, ko tu izmanto, lai viņa uztaisa to gājienu, bet lai viņa pēc tam paliek mierā, viņš izdomā, ka viņš grib vai negrib viņu ēst. Dažreiz tā staigāšana pa to gultni ir stipri rezultatīva. Čik, čik un bam. Par darba laikiem. Veikaliem ir darba laiks, cilvēkiem ir brokastis, pusdienas, vakariņas, arī asariem. Īstenībā, jebkurai zivī ir kaut kāds moments, kurā viņa izvēlās ēst vairāk, būt aktīvāka. Asarītim šajā gadījumā tas būs rīts un pievakari jau vakars. Tā, principā, pie mums Liepājā, kamēr ieslēdzās laternas, līdz tam brīdim var mērķtiecīgi ķert asari. Būtisks moments ir straume. Ir brīži, kad straume ir ļoti stipra, vājāka vai nav vispār. Parasti tajos brīžos, kad straumes nav vispār,
tad asaris izslēdzās un viņi ir grūti pierunāt. Tad ir jāspēlējās tā ļoti lēnām. Bet šodien viss ir savādāk. Stipra strauma ieslēdzās, asaris izslēdzās. Strauma nomierinās, bet ne tā, ka pavisam vienkārši paliek bišķiņ mierīgāka. Un tad asaris, tad viņš ēd. Tā kā es domāju, ka šodien to visu arī iespaido strauma. Ir makšķernieku stāsti un ir realitāte, versija. Tātad viens spinningo, otrs ķer ar tārpu. Tas, kurš ķer ar tārpu, viņam neķerās. Viņš skatās, kā spinningotājs veiksmīgi vienu, otru, trešo asarīti velk, tad viņš viņus laiž atpakaļ. Un tas cilvēciņš, kurš ar to savu tārpiņu sēž, prasa, ko tu viņus met atpakaļ? Kas pa lietu, kāpēc tu viņus neņem? Viņš saka, bet maziņi. Kā maziņi? 5 strīpas ir asarim, značet var ēst. Tāpat nav zivs. Cik strīpas? 5, 6. Tas šito nevar ēst. Protams, svežu zivu nenoķers. Šī vakara copa ir noslēgusies. Zivs bija. Nevarētu teikt, ka maz, nevar teikt, ka daudz. Šo to sapratām par to, kā viņas šobrīd uzvedās. Bet rītā ir atkal jauna diena. Un rīt mēs pārbaudīsim to teicienu tautā par rīts ir gudrāks par vakaru. Tad tiekamies jaunā dienā. Tā otrā diena. Esam tur, kur vakar sākām. Mēģināsim. Protams, mērķis tieši tas pats. Zandarts un līdaks mēs te negaiņāsim, bet viņi te ir. Šodien apstākļi ir mazliet cietāki. Ir vējš, diezgan spēcīgs brāzmās līdz 16–17 metriem sekundē. Pūš no jūras, tātad arī strauma visdrīzāk pagriezīsies no jūras. Bet, strādāsim un kaut kur mēs to asaru atradīsim. Skaista zivs, skaista. Otrās dienas pirmā puse ir pietuvojusies finišam. Zivis ir, nav briesmīgi daudz, bet ir interesanti, ir mazliet jāpiedomā pie tā, ko un kā darīt. Un šoreiz Hogija šrimps ir iegriezis ierastajiem mānekļiem. Pasaka kaut ko. Es taču teicu, audzēsim izmēru, tad beidzot izaudzē, jā. Kurš tev atved uz toķi? Protams, ka tu īsts liepainieks.